Svētkus, kuru laikā varēs apskatīt teju hektāru plašus rožu stādījumus. Rozes bija devušies apskatīt arī mūsu kolēģi Natālija Valdniece un Ilmārs Roķis. Tagad mēs nogriežam vecos noziedējušos ziedus. Pie mājas saimniecības rozītes īpašniekiem Dailai un Bruno Trubiņiem, kuri dzīvo Semes pagasta Tukuma novadā, šajās dienās darba ir pilnas rokas. Jāgatavojas dārza svētkiem, kas notiks jau rīt. Jānogriež vecie ziedu pumpuri, jāsaliek šiltes ar visiem rožu nosaukumiem, lai viesiem būtu skaidrs par katru no 300 rožu šķirnēm, kas te aug. Pati Daila tās gandrīz visas zina no galvas. Šeit ir jubilēdu Prince de Monaco, šī ir Pastella. Un šī skaistā roze ir Astrīda Grāfiena von Hardenberga. Šogad arī rozes sākušas ziedēt gandrīz par mēnesi ātrāk, taču to skaistums nekur nav pazudis. Kaprīzā karaliene roze ir rotājusi dārzus jau no tālas senatnes, jo pirmais zināmais rožu attēlojums ir atrasts Krētā jau 1600 gadus pirms Kristus dzimšanas. Šo savaļā augošo rožu krāsa bija balta un rozā, no kā arī cēlies rožu latīniskais nosaukums visai ģintei – rosa. Rīt pie mājas saimniecības rozītes saimnieki uz rožu svētkiem, kuros ko darīt būs pat bērniem, gaida ciemos rožkopļus un rožu mīļus visas dienas garumā. Varēs ne tikai pabaudīt un pasmaržot visas rozītes, kas te aug pushektāra platībā, bet arī saņemt profesionāļu padomus. Rožkopība saimnieces īpašniece ir sirds lieta jau 30 gadus. Ir jāskatās, kādu šķirnu stādīt dārzā, kurus nav tik kaprīzes, un tādēļ arī mēs šo dārzu esam izveidojuši. Lai redzētu, kādās rozes aug, kā viņas uzvedās un kurus labāk ieteikt cilvēkiem audzināt. To, ka rozēm ir sācies atzimšanas gads, novērojuši arī dārzu biedrības speciālisti. Turklāt savam hobijam dārza mīļi naudu nemaz netaupa, stāsta biedrības vadītāja, kura diezgan bieži brauc izbraucienos pa skaistiem Latvijas dārziem. Tad es redzu tās summas, ko cilvēki ir gatavi atstāt par augiem stādaudzētavā, kurām mēs garām nevaram pabraukt vienkārši, kā jau dārza mīļotāji. Un tad tās summas ir milzīgas. Tiešām es tā esmu pārsteigta, kāds cilvēks ir gatavi, ja viņš ierauga to mantu, kaut kādu, viņam patīk tur kaut kas, viņš nopūžas, viņš sarojas un apiet un ir. Un skatos, autobusā sēž ar visu savu augu, lielo skaisto augu draugu blakus. Ziedu un dārzemīļi kļūstot gudrāki un izglītotāki dārzkopībā, tāpēc viņiem audzēšanā padodas pats ziedu karaliene. Ar rozi būtu jāsadraudzējas. Bez mīlestības dārzā var izaugt tikai pienenes. Un īpaši tas attiecās uz mīlestības simbolu rozi. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT.